Stāsts par Lolu. Es esmu Lola, draugi mani sauc vienkārši par Lolu. Man ir 17, iešu 11. klasē, smaidiņš. Man ir zilas acis. Es ar 6. klasi pabeidzu mūzikas skolu. Es spēlēju ģitāru, kokli, klavierus un kā arī gāju uz dziedāšanas pulciņiem. Iekava vaļā solo, iekava ciet. Man ir mazākā māsa Ance, viņa ir skaista, viņai ir 8 gadi, un viņa ies 2. klasītē, smaidiņš. Man ir mamma, kuru sauc Ieva, viņa strādā frizētavā, viņai tas darbs patīk, un viņa nekad nav nogurusi. Mamma ir 36 gadi. Manu tēti sauc Mairis, tētim ir 38 gadi, un viņš strādā skolā, kurā es mācos par direktoru, man tas ļoti patīk, smaidiņš. Man ir labākā draudzene, kuru sauc Emma. Viņa ir blondīne, viņai arī ir 17. Mēs esam klases biedrenes, smaidiņš. Viņa gāja mākslas skolā, kuru pabeidza pirms 3 gadiem. Emma ir jautra, forša, skaista un nekad nav uzpūtīga. Vismaz cenšas tāda nebūt. Man ir labākais draugs, kuru sauc Patriks. Viņš iet 12. klasē un viņam ir 18. Viņš ir jautrs, skaists, vinka burvīgs. Esmu viņā iemīlējusies pirms 3 gadiem. Ak, dieniņās! Es ceru, ka viņš neuzzinās, ka gribu ko vairāk par ideālu draudzību, piemiedzošs smaidiņš. Lasat manu stāstiņu, ceru, ka patiks, smaidiņš. Kur ir mans make-up? Es šausmās kliedzu, jo man bija jāiet uz ballīti kopā ar Emmu. Man bija īsi džinsu šortiņi, zaļš tēkrekliņš un vans kedas bēšā krāsā. Biju uztaisījis copi ar speciālo copas gumiju, izskatījos briesmīgi bēdīgs ģīmis, jo man nebija make-up. Man vajadzēja lūpu spīdumu ar ķiršu garšu, skropstu tušu, laineri un manu BB kremu. Tad es pēkšņi no māsas istabas izdzirdu, cik es esmu skaista vai neesmu burvīga. Viņa skatījās spogulī un sevi apbrīnoja. Man bija šoks, es iesgāju viņas istabā un viņa bija sevi sašmalējusi kā mazu sivēnu. O, būs ziepes, viņa teica, jo ieraudzīja mani. Es paņēmu kosmētikas noņēmēju, notīrīju malsai seju un aizgāju uzkrāsoties. Paņēmu somiņu ar telefonu, gāju ārā no mājas, iesēdos savā kabrioletā un aizbraucu pakaļ Emmai. Jā, esmu no bagātas ģimenes un man tas patīk. Varu pirkt apģērbus, cik vēlos, smaidiņš. Kad biju pie Emmas, mēs uzreiz laidām uz ballīti. Es tā dievināju ballītes, sirsniņa. Mēs bijām klāt, ballīti rīkoja viens puisis no 12.4 klases. Mēs ar Emmu iegājām iekšā un viss jau ritēja pilnā sparā. Sāka forša mūzika un es sāku dejot. Paķēru līdzi Emmu. Es smēķēju. Daudz punkti. Protams, tikai ūdenspīpes smejas, kuras dabūju tikai 2 reizes mēnesī, jo apmeklēju ballītes tikai 2 reizes mēnesī, un tur vienmēr bija ūdenspīpes. 2 punkti. Kāda laime, smaidiņš. Es aizgāju uz tualeti, jo bišķīt sarēba galva. Es nevēmu, es nokārtojos, gāju no tualetes laukā, pagāju kādus 5 soļus ar muguru uz atpakaļ, un tad griezos apkārt, kā ietriecos, es pamanīju, ka esmu ietriekusies skolas skaistākajā un populārākajā zēnā. Viņam bija 6-paka, bet tas nav skolas populārākais, viņam nebija 6-pakas. Es biju šokā un gandrīz no kauna ielīdu zemē. Skolas populārākais bija arī mana auguma, bet tas, kurā ietriecos, bija 7 centimetrs garāks. Es paskatījos uz viņu un viņš izkusu. Viņš bija skaists. Es no kauna izskrēju laukā pa durvīm, sazvanīju Emīliju un vedu viņu mājās. Visu nakti domāju par puisi, viņš bija ļoti skaists. Pirmo reizi redzu, jo es dzīvoju Anglijā, nelielā pilsētā, bet man bija liela māja, un tajā nelielajā pilsētā pazinu visus. Anglijā mans tēvs ierosināja pirms 5 gadiem uzcelt skolu priekš latviešu bērniem. Par to viņš dabūja 10 000 eiro, jo ideja bija laba un to apmeklēja daudzi latvieši, jo tagad ir tas posms, kad bērni pārvācās uz ārzemēm. Es no domāšanas aizmigu. Nākamajā rītā es pārģērbos, lai varētu iet šopingot ar Emmu. Man mugurā bija īsi šortiņi ar baltu tēkrekliņu. Es Emmai bieži aizdevu naudu, jo viņa
Viņai deva 150 eiro, bet man 250 eiro. Viņai parādā nebija jāpaliek, smaidiņš. Es paēdu brokastus un gāju ar kājām pie Emmas. Mēs dzīvojām 10 minūšu gājienā viena no otras. Es par to biju sajūsmā. Es aizgāju pie Emmas un mēs sākām savu ideālo dienu. Smaidiņš.